tas, ka palielinās apjoms, nu jā, ja ir plānots, ka būs vairāk kravas, nu kur tad viņas likt? Ja ir plānots, ka būs savienojums ar lidostu Rīga, nu kā tad nesavienot šo sliedi ar lidostu? Pretējā gadījumā ir 2 stacijas, kuras funkcionāli nesatiekas. Tas arī nav iespējams. Tas jautājums jau bija visiņ cits. Nevis vajag, ka nebūtu loģiski kaut ko savienot. Jautājums ir vienkārši, kurš ir šī projekta grāmatvedis? Jo tas, ko mēs dzirdam, atbildīgā nodaļa, apgalvo nodaļas vadītājs personā, ka atbildība ir par piešķirto finansējumu. Te ir būtiski nianses, ka tas ir par piešķirto finansējumu. Ja tas tiešām tā ir, tad jautājums, kurš skatās gan piešķirto, gan nepiešķirto un to, kas attiecas uz valsts budžetu. Līdz ar to tas fundamentālais jautājums ir absolūti vienkārši. Kurš ir šī projekta grāmatvedis? Jo mēs dzirdējām Finanšu ministriju, viņi saka, ka jūs dzirdējāt atbildes, mēs noskatījāmies video. Ja? Tad kurš? Fiziski. Kurš vēl to kopā? RBRL projektā, kā 3 valstu projektā grāmatvedis ir nevis RBRLs kā kopuzņēmums. Grāmatvedis ir kopuzņēmums. Tas ir tikai šī uzņēmuma dibināšanas mērķis. Ir valsts budžeta saistības vēl? Valsts budžeta saistības, protams, ir ministrija. Jūs prasījāt par projekta grāmatvedi. Grāmatvedis ir tas, kurš arī velk līdzi, cik valsts budžetām šīs būs.